Tātad auniem. Liksim ķeltu krustu. Skatīsimies, kas aunas sagaida novembrī. Augstākie spēki, visuma enerģijas. Kas sagaida novembrī? Man visvairāk patīk tas, ka cilvēki iet garām un skatās logā un domā, kas te pie vēlna notiek. Tātad auni, jā. Sākšu ar to, ka izskatās, ka ir pieņemts kaut kāds lēmums, kaut ko iesākt, kaut ko darīt, jo pagātnē mums ir zižļu karalis, tas nozīmē to, ka ir deksme, enerģija, kaut kāds plāns, kaut kāds drives, kaut kas pie kādu strādā, un jā, tu liec visu enerģiju. Wow! Wow! Ak, Dievs! Fire energy! Auns! Super, brīnišķīgi! Ļoti tuvu nākotne, 8 kausi, jā, nāksies no kaut kā aiziet, jā. Tad līdz ar to tiek pieņemts lēmums atstāt kaut ko pagātnē. Vai nu tas ir darbs, vai kaut kāds plāns, jo izskatās to, ka tu esi jau kaut ko sasniedzis un tava vēlēšanās ir sasniegt vēl, izdarīt vēl kaut ko, jā. Un, jā, varbūt nāksies novembrī saprast, ka ir kaut kādas lietas, kas tā kā varbūt nestrādā pie tava šī mērķa, jā. Tavi iekšējie faktori, zobenu karaliene. Tas nozīmē to, ka tev ir skaidrs redzējums, tev ir skaidra vīzija, tev ir skaidrs plāns, tu zini, kā rīkoties, tu esi noteikti labā pozīcijā, lai deleģētu cilvēkus, lai viņiem pavēlētu, lai viņiem varētu likt kaut ko darīt, vai arī pats sev likt kaut ko darīt, jā. Ārējie faktori, kausu, sešinieks, tas nozīmē to, ka harmonija, laime, prieks, jā. Varbūt nāksies atstāt pagātnē kaut ko, kas likās ļoti tuvs un mīļš. Varbūt tev ir jāpieņem lēmums atstāt kaut ko tādu, pie kā tu esi turējies visu laiku. Un, lai tu ietu tālāk, lai tu pieņemtu jaunas izaicinājumus un jaunas lietas, tev šī enerģija vairs nedara. Jā? Viņa ir nokalpojusi, teiksim tā, savu laiku, un tagad to ar jaunu spāru, ar jaunām lietām spēj izsvērt to, kas tev tavā dzīvē ir, teiksim tā, jāmaina vai jādara savādāk. Es te bišķiņ celku nepareizi. Atkal, kas tas ir? Kas tas ir? Tavs izaicinājums ir zižļu bruņinieks. Bet nē, nav nejaušība. Es te neko nepārlikšu. Es zinu, ka es vienai horoskopu zīmē pagājušajā mēnesī tā izdarīju. Viss notiek tā, kā te jānotiek. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Jā. Tev izaicinājumus izmaisīšu pa jaunam, bet jā, izskatās, ka tev vēlēšanās ir pieņemt kaut kādu lēmumu un aiziet no kaut kādas enerģijas. Jā. Jo tu varbūt ļoti kavējies atmiņās. To es piebildīšu, jā. Tad ļoti to nākotnē ir iespēja aiziet, skaidri saprast, kas ir tas, kas ir jāatstāja aiz muguras. Jo kavas apakšā ir zižļu trinieks, un zižļu trinieks runā tieši par to, ka mēs virzam savus plānus, mērķus, mēs domājam, kā mēs varam iet un virzīties tālāk. Jā. Ziļu septītnieks, tu cīnies, tu esi aizstāvis savu pozīciju, tu neļauj citu cilvēkiem tevi ietekmēt, tev ir skaidrs redzējums, tu dodies uz priekšu. Ziļu karalis, amazing, bombastic, jā, tev ir skaidra apzināšanās par to, kurā virzienā tu gribi iet, kas tev ir jādara, kas tev kalpo, kas tev nekalpo, tu spēj izsacināt visu, tev pietiek enerģija, tev pietiek resursu, ļoti, auniem ļoti labs mēnesis gaidās. Tavas bailes, jā, tu domā varbūt, ka tev nesanāks tas, pie kā tu strādā, varbūt tev ir bailes par to, ka tu nevari uzticēties kādām, vai arī tev pietrūkst darba rokas, jā, vai tu meklē, teiksim tā, savā veidā no kaut kāda kolektīva šo atbalstu. Esmu tādā haipā, vienkārši tik forši, tik fantastiski. Un, wow, gala rezultātā monētu devītnieks. Jā, auni. Tātad
Nebaidies. Ārprāts. Saglabā skaidru vīziju par to, kur tu gribi iet, ko tu gribi sasniegt, kas ir tas, pie kā tu strādā. Ja? Tev ir visas iespējas, jo tas, ko tu apzinies, kas ir tas, ko tu gribi savā dzīvē, ja? Tas ir tepatās. Un tev ir jāpieņem vienkārši lēmumi savā dzīvē, ko tu varētu izmainīt, kas līdz šim nestrādā, lai varētu strādāt savādākā veidā priekš nākotnes. Jā. Tā, paskatīsimies, kas ir tavs izaicinājums. Jo es nolažojos, un mums tagad uzzināt, kāds ir tavs izaicinājums. Šeit ir 1, 2, 3, 4 personāžu kārtas. Tas nozīmē to, ka tavā dzīvē nākamajā mēnesī būs iesaistīti ļoti daudz cilvēki. Jā, par cik šeit ir pagātnes kārtas, tad cilvēki no pagātnes spēlē ļoti lielu lomu tavā dzīvē. Jā. Nu, šeit ir darba zižu kārtas, jā, tad enerģija, deksme, tava kaislība pret kaut ko. Jā. Noteikti darba vietām savu veidu izaicinājums, vai nu kādu augšā pa karjeras kāpnēm, vai pierādīt sevi, vai izvirzīt sev lielākus mērķus, pie kuru strādāt. Ja? Ļoti forši jauni, malacīši. Nebaidies, tas, pie kā tu strādā, noteikti nesīs tev rezultātus. Ja tu šobrīd to neredzi, redzēsi pēc tam. Tici man. Tā, kāds ir izaicinājums Auniem nākamajā mēnesī? Šajā mēnesī, jūnijā. Auniem izaicinājums. Jo šajā brīdī tu ļoti pārvērtē savu dzīvi. Ja? Jūnijā, kādā jūnijā? Varbūt kādam no jums jūnijas ir ļoti tāds mēnesis, kas atsaucas atmiņā, ja? Jo nav nejaušība, ja es kaut ko pasaku, tad noteikti kaut kāda ziņa tur slēpjās. Ja? Bet novembrī tiešām nāksies pārvērtēt ļoti daudz ko. Ļoti daudz ko. Bet tas ir labi. Taisnīgums 11. kārts, svaru kārts, viss ir par balansu. Ja? Viss ir par balansu. Un tavs izaicinājums šajā mēnesī zobeļu dūzis. Jā, exactly. Tavas visas šīs idejas, tavas šīs domas, tavs šis skaidrais redzējums, tava taisnība, tava apzināšanās, pēc kura tu ej, jā? Jo šobrīd sēdi savā galvā, savā prātā, mēģini nevari izsacināt, ko darīt, kā labāk rīkoties. Meditācija, miers, iekšējā balss, savienošanās ar sevi, jā. Pieņemti lēmumi, mīlnieki un zvaigzne. Mēķis, sapnis. Vauzas. Ļoti labi. Un kausa devītnieks, monētu devītnieks. Super. Tā, šeit mums ir visas mastis. Un viens vecais arkāns taisni pa vidu. Līdz ar to tas nozīmē to, ka tiešām tev ir novembrī jāapsēžās, jāpaņem klāta rokās, jāpieraksta visi plusi, mīnusi tavā dzīvē, tavā apkārt, ko tu dari, ko tu gribi mainīt, kādi lēmumi ir jāpieņem, kādas situācijas, lietas, cilvēki jāatstāj aiz muguras, kas ir tas, kas tev traucē sasniegt savus mērķus un savus sapņus, jā. Vai tu vairāk laika pavadi skatoties televizoru vai tiecies ar draugiem, un tajā brīdī tu varētu varbūt, nezinu, strādāt pie saviem projektiem, varētu veidot to, varētu veidot šito, bet, nesanāk, jā. Jo ir tiešām kaut kāda ideja no pagātnes, kaut kāda vēlme tavu, kuru tu gribi attīstīt, uz kuras pamata tu gribi rīkoties. Un tagad nāk novembrī lieliska iespēja saprast, kas ir tās lietas, kuras tu vari atstāt, lai tuvotos un piepildītu savus sapņus gan finansiāli, gan mīlestībā, gan savā apkārtnē. Un paldies, Auni!